Vai tev ir sausas un spraigājošas pēdas, jo ziemas laikā vai jau, respektīvi jau nedaudz uz pavasari, mūsu āda ir sausa un arī uz pēdām, un tā mēdz spraigāt. Tāpēc tev ir vajadzīgs risinājums noteikti, un tas ir urea. Galvenais ir seko līdzi procentam uz produkta. Šajā gadījumā tas ir urea 10, viegla mitrināšana sausām pēdu ādām. Tālāk, ja tu izvēlies jau 25, tātad pēdu balzams, tas jau būs ar augstāku urea saturu, jeb jau paredzēts drīzāk tādām jau nedaudz spraigājošām, biezām, sacietējušām ādām uzstaigājumiem. Bet, ja tev tiešām spraigā tā, kā nezini, kur likties, tad urea 40. Tas jau ir ziedē līdzīgs balzams, jeb produkts, kas ir paredzēts ļoti spraigājošām ādām. Tiešām, ja tev ir ļoti sausas sprāgā, tev ir uzstaigājumi, sabiezējumi, šis būs tas līdzeklītis, kuru tev vajadzēs. Noteikti, ko es iesaku, lieto visus produktus uz nakti, respektīvi, kad dodies gulēt, uzsmērē tātad attiecīgo kremiņu, kurš tev ir vajadzīgs, un rušinies uz miegu. No rīta pamodīsies jau ar gludām, maigām pēdām, un būs prieks staigāt. Raksti komentārā, ja tev ir problēma, ja kas, palīdzēsim izvēlēties.